Matemātikā skaitliskās un algebriskās izteiksmes ir fundamentāli jēdzieni, kas palīdz izprast un veikt dažādus aprēķinus, izsakot skaitļus un mainīgos caur matemātiskām operācijām. Šī tēma ir svarīga, jo tā veido pamatu sarežģītāku matemātisku problēmu risināšanai, kā arī attīsta loģisko domāšanu un analītiskās prasmes. Piemēram, esi ceļu būves uzņēmuma tāmētājs. Tu skaidri zini, cik daudz un kādi materiāli ir nepieciešami 1 kilometra ceļa izbūvei, un šī ir skaitliskā izteiksme, jo šeit ir jāsaskaita un jāreizina, bet tu nevari zināt konkrēti, cik kilometrus ceļu tiks pasūtīts izbūvēt nākotnē un kādas uz to brīdi būs materiālu izmaksas, un šeit mēs nonākam pie algebriskām izteiksmēm, kur mainīgie, piemēram, x un y, var pārstāvēt jebkuru skaitli, tādējādi izsakot vispārīgākus aprēķinus un attiecības. Tagad nedaudz teorijas. Ar matemātikas simboliem, skaitļiem, darbības zīmēm un tam līdzīgi uzrakstītu matemātisku apgalvojumu sauc par matemātisku izteiksmi. Matemātiskās izteiksmes veido skaitļi, kas savienoti ar darbības zīmēm, un arī vienu atsevišķu skaitli var saukt par matemātisku izteiksmi. Bet ir arī smalkāks iedalījums – matemātisku izteiksmi, kuras pierakstā izmantota tikai skaitļi, sauc par skaitlisku izteiksmi, savukārt tādu, kuras pierakstā izmanto arī mainīgos, burtu veidā, sauc par algebrisko izteiksmi. Apskatīsim šo kārtīgāk. Skaitliskas izteiksmes ir tās, kas sastāv tikai no skaitļiem, aritmētisko darbību zīmēm un iekavām. Izpildot visas norādītās darbības, iegūst skaitliskās izteiksmes vērtību. Piemēram, izteiksme 2 plus 3 reiz 5 ir skaitliska izteiksme, un veicot aprēķinu tās skaitliskā vērtība ir 17. Starp citu, skaitliskai izteiksmei, kurā ir dalīšana ar nulli, vērtību aprēķināt nevar, jo dalīšana ar nulli nav iespējama. Savukārt algebriskas izteiksmes ir tās, kurās līdzās skaitļiem parādās arī mainīgie. Piemēram, izteiksme 100x plus 60y ir algebriska izteiksme. Ja algebriskā izteiksmē katra mainīgā vietā ievieto noteiktu skaitli, tad iegūst skaitlisku izteiksmi, un tad var aprēķināt algebriskās izteiksmes skaitlisko vērtību. Piemēram, iedomāsimies turistu autobusa ikdienas nobraukumu uzskaiti, kur 100 ir ātrums, ar kuru tas brauc ārpus pilsētas, bet 60 ir ātrums braucot caur apdzīvotām vietām. Pārveido šo algebrisko izteiksmi skaitliskā un atrisini uzdevumu, ja autobuss ir 5 stundas braucis ārpus pilsētas un 1 stundu caur apdzīvotām vietām. Lūk, pareizā atbilde. Mācoties par skaitliskām un algebriskām izteiksmēm, mēs apgūstam, kā veikt dažādas matemātiskas operācijas ar skaitļiem un mainīgajiem. Tas palīdz mums izprast un veikt aprēķinus, kas nepieciešami gan matemātikā, gan ikdienas dzīvē. Skaitliskās izteiksmes dod mums tiešu skaitļu aprēķinu, savukārt algebriskās izteiksmes sniedz mums vispārīgu veidu, kā izteikt dažādas situācijas un risināt problēmas, izmantojot mainīgos.